Esam tikuši līdz moduļa mīkstās prasmes uzņēmējdarbībā 4. nodarbībai, kur pievērsīsimies prasmei darboties komandā. Nodarbības laikā mēs apskatīsim 3 tēmas. Ievads par komandas darbu un tā nozīmi, ieskatīsimies mīksto prasmju veidos, komandas darba veicināšanai un apskatīsim dažus veiksmes stāstus, lai parādītu, kā sadarbības pieeja darbs komanda var palīdzēt kļūt par sociālo uzņēmēju. Pirmā tēma – ievads komandas darba. Komandas darbs ir tāda praktiskā lieta, kas uzņēmējiem jāveido, lai attīstītu stabilu uzņēmumu. Ja? Un komandas darbs ir tas, kas palīdz veidot pamatu harmoniskai un produktīvai darba videi ar deleģēšanas iespējām. Teiciens kopā katrs sasniedz vairāk atspoguļo komandas darba būtību. Komandas darbs nozīmē ne tikai sasniegt kvantitātes, bet arī kvalitātes radošuma un tādā dziļuma ziņā. Kad komanda strādā kopā, tā sniedz dažādu skatu punktus, pieredzi un prasmes. Un šī daudzveidzība ir labvēlīga augsne inovācijām, jaunām idejām, jauniem risinājumiem. Komandas dalībnieki var apstrīdēt viens otra idejas, tādējādi raidot pilnveidotus risinājumus. Un uzņēmuma kultūra, kas veicina komandas darbu, visticamāk būs adaptīva, ja pielāgoties spējīga un arī tālredzīga. Kā saka, 2 galvas bieži vien ir labāk par vienu. Saskaroties ar kādu problēmu, kopā ar komandu jūs varat rast vairākus risinājumus, izvērtēt labāko vai optimālāko rīcības virzienu un tad realizēt to labāk nekā persona, kas strādā viena pati. Un komandas kolektīvais intelekts spēja orientēties sarežģītos jautājumos un rast risinājumus, kas iespējams atsevišķām cilvēkam varētu būt arī neiedomājami. Kad ir runa par komandas darbu, tad ir ļoti svarīgs tāds aspekts kā sinerģija. Tas nozīmē, ka komandas apvienotie centieni dod rezultātu, kas ir lielāks nekā individuālo centienu summa. Kad cilvēki sadarbojas, viņi var izmantot viens otra stiprās puses un kompensēt viens otra vājās puses. Tādējādi tiek sasniegti rezultāti, kas būtu neiespējami, ja cilvēks strādātu vienatne. Komandas darbs ir arī nošķirtības pārvarēšana, ja strādājot vienatne atsevišķi no visiem, var rasties cilvēciskās komunikācijas trūkums, lieki centieni, piepūles un var tik palaistas arī garām labas iespējas. Rezultātā arī skatījums uz risinājumiem, problēmām var būt tūvredzīgs vai nepilnīgs. Un darbs komandā nojauc šos šķēršļus, nodrošinot, ka notiek informācijas aprīte, resursi tiek izmantoti optimāli un ir arī redzams plašāks kopskats, plašāka aina. Papildus taustāmiem rezultātiem komandas darbs veicina arī uzticēšanos, sadraudzību un piederības sajūtu uzņēmumam. Šīs cilvēciskās attiecības var būt arī motivācijas un emocionālās labsajūtas avots. Un tagad parunāsim par mīkstajām prasmēm, kuras palīdz veicināt efektīvu komandas darbu. Efektīvs komandas darbs nenozīmē tikai vienkārši individuālo talantu un spēju apvienošanu un darba deleģēšanu. Ja? Šeit vajadzētu pievērst uzmanību vairākām mīkstajām prasmēm, un šeit ir svarīgi arī iepriekš izrunāta komunikācijas prasme, kā informācijas un ideju apmaiņas kanāls. Svarīga ir arī sadarbība, ja? Uzņēmumu kultūras vides veidošana un piekopšana, kurā indivīdi apvienojas harmoniskam darbam pie kopīgu mērķu sasniegšanas. Tomēr tur, kur pastāv dažādi viedokļi, konflikti ir neizbēgami, un tas padara konfliktu risināšanu par neaizstājamu prasmi,
lai nodrošinātu konstruktīvu dialogus, domstarpību risināšanu un saglabājot pozitīvu, produktīvu darba atmosfēru. Un visbeidzot, pastāvīgi mainīgajā pasaulē ir svarīgas pielāgošanās spējas. Komandām ir jāattīsta elastīgas domāšanas veids, kas ļauj nepieciešamības gadījumā ātri reaģēt, nodrošināt, ka pārmaiņas tiek izmantotas savā labā. Vidē, kurā pastāvīgi notiek sadarbība un darbs par vairākām personām, ir svarīgi veicināt komandas darba prasmju attīstību un ievērojot 3 būtiskus pilārus. Pirmais, jūsu pašam pieeja jābūt proaktīvai. Proactivity nevis ir jāgaida, ko līdz rādīsies kāda problēma vai izaicinājums, bet jāapņēmās nepārtraukti mācīties, nodrošinot to, ka komandas biedri pastāvīgi attīstās un pielāgojas jaunajām metodēm, veidiem un rīkiem. Otrais, tā ir pašapziņa, self-awareness, apzinoties savas stiprās un vājās puses, jūs varat panākt labāku sadarbību un sinerģiju jūsu komandā, zinot gan savas labas puses, gan arī komandas biedru stiprās puses, jūs varat veiksmīgāk un efektīvāk organizēt darbus. Un trešais ir nozīmīga atgriezeniskā saite, feedback. Ja? To vajadzētu novērtēt un uztvert par vērtīgu instrumentu, kas palīdz savākt viedokļus un informāciju, ja? Gan darba organizēšanai, gan uzņēmuma attīstībai. Apskatīsim arī 2 piemērus par sievietēm sociālajām uzņēmējām kontekstā ar komandas darbu un mīkstajām prasmēm. Un pirmais piemērs ir par Pakistānas sociālo uzņēmēju Rošana Zafara. Negarantēju šeit korektu izrunu, bet vārdu jūs varat redzēt ekrānā. Viņa, būdama Kaša fonda dibinātāja Pakistānā, apzinājās milzīgo potenciālu, kas slēpjas maisaimniecības ar zemiem ienākumiem, īpaši sieviešu vidū. Un tā vietā, lai tikai identificētu problēmu, Zafara veica proaktīvus pasākumus, pielietojot komandas darba spēku un veicot uzsvaru uz tādu mīksto prasmi kā komunikācija un sadarbība. Un viņas centieni vainagojas ar spēcīgas platformas izveidi, kas piedāvā mikrofinansēšanas pakalpojumus. Šī iniciatīva ir ne tikai sniegusi finansiālu atbalstu, bet arī iedrošinājusi neskaitāmas sievietes uzņēmējas, piedāvājot viņam rīkus un pārliecību, lai mainītu savu dzīvi un kopienas. Nākamais stāsts ir par mūsu pašmāju sociālo uzņēmēju Ingu Mužnieci, kas vada zvanu centru Sonido un sociālo projektu Parunāsim. Sonido nodarbina kaut kur ap 30 cilvēkiem un gandrīz puse no viņiem ir ar kādu invaliditāti. Savukārt projekts Parunāsim ir bezmaksas tālruni līnija, izveidota, lai vientuļie cilvēki varētu piezvanīt un ar kādu parunāties un padalīties ar savām izjūtām, emocijām un tālāk. Un kopš 2018. gada palīdzības tālrunis ir saņēmis gandrīz 21,000 zvanu. Un tas ir vienīgais šāda veida palīdzības tālrunis Eiropā. Līdere Inga Mužniece ir vairāku mīksto prasmu pielietošanas piemērs. Komunikācija, proaktīva pieeja, taču šoreiz es gribētu uzsvērt vienu no pieejamiem instrumentiem, ko viņi izmanto komandas darbu veicināšanu. Un tā ir atgriezeniskās saites apkopošana, bet nevis no esošiem darbiniekiem, kā tas ir parasti ierasts, bet gan no bijušiem darbiniekiem, kas var pavērt pavisam citu perspektīvu. Par šo atgriezeniskās saites pieeju esam ielikuši arī Ingas Mužnieces citātu, kurā viņa uzsver. Ir pierastā prakse uzņēmumos veikt visdažādākās darbinieku apmierinātības aptaujas, lai noskaidrotu reālo situāciju
un saprastu, kādā situācijā uzņēmums atrodas darbinieku acīs. Aptaujas ir dažādas, sākot ar garām visaptverošam ikgadējam iesaistes aptaujam, līdz ļoti lakoniskam pulsa aptaujam, kas aizpildāmas dažu minūšu laikam. Tās visas apvieno viens esošo darbinieku viedoklis, taču uzņēmumiem ir resursi, kas nereti var atklāt ko tādu, kas šajā aptaujā neatklājas, un tie ir bijušie darbinieki. Pirms noslēgt nodarbību par komandas darbu, lūdzu jūs izpildīt 3 pavisam vienkāršus uzdevumus, lai novērtētu tā, kā jūs sapratāt un iegaumējāt dzirdēto informāciju. Pirmais uzdevums ir raksturojiet komandas darbu, kāds viņš ir, un nosauciet vismaz 2 pamatprincipus, kas ir tā pamatā. Otrais uzdevums, lūdzu nosauciet sev vismaz 2 šodien dzirdētās mīkstās prasmes, sociālās prasmes, kas ir svarīgas efektīva komandas darba veicināšanai, saliedēšanai. Un trešais uzdevums ir, izmantojot Eiropas sociālās uzņēmējdarbības tīkla Euclid Network top 100 sievietes sociālajā uzņēmējdarbībā, atrodiet sev tuvāko kādu sievietes veiksmes stāstu, savu favorīti un izpētiet, kādas viņas stiprās puses, starp mīkstiem prasmēm jūs varat arī pielietot savā uzņēmējdarbības vai profesionālajā pieredzi. Un arī mūsu pieminētā Inga Mužniece ir 2 reizes iekļuvusi šajā topā. Un ekrānā jūs arī redzat saīsinātu linku, kā piekļūt Euclid top 100. Lai izpildītu uzdevumu, iepauzējiet video. Un noslēgumā neliels kopsavilkums par dzirdēto saistībā ar komandas darbu. Komandas darba būtība ir kopīgais spēks, ar kuru var sasniegt vairāk nekā strādājot individuāli. Un mīkstās prasmes, tādas kā komunikācija, empātija, pielāgošanas spēja un citas ir kā neredzama līme, kas vieno komandu. Un pateicoties efektīvam komandas darbam, sociālie uzņēmēji var veicināt nozīmīgas pārmaiņas sabiedrībai, sniegt zināmu un svarīgu ietekmi. Un nākamajā nodarbībā mēs arī apskatīsim, kā tad jūs varat strādāt pie savu mīksto prasmju uzlabošanas.